Labdien! Siguldas novada partija turpina iepazīstināt ar saviem kandidātiem. Un šodien mums ir divi brīnišķīgi viesi un ļaušu viesiem iepazīstināt ar sevi. Esmu Inga Freimane un visu laiku esmu dzīvojusi no dzimšanas Inčukalnā. Darba gadi man ir 25 Inčukalnā tieši. Esmu bijusi 3 gadus Gaujas kluba kultūras nama vadītāja un arī tagad 22 Inčukalna tautas nama vadītāja. Man ir 4 mazdēli un bez sava tiešā darba man ļoti patīk ceļot, arī turisms un arī novadu pētniecība. Paldies! Lūdzu! Labdien! Mani sauc Māris Keišs, arī līdzīgi kā Inga, esmu Inčukalnietis, dzīves un audzis jau 53 gadus sanāk. Arī mani, kā saka, radi un draugi, arī starp radiem draugi un arī vecāki inčukalnieši. Ikdienā esmu uzņēmējs, nodarbojos ar ražošanu, tad šobrīd arī vēl jaunu biznesiņu mazliet attīstam. Tas mazliet tirdzniecība būs. Tāda īsumā laikam viss, jā, kāds izklaides pūtēji attīstis matdiena 25 gadu garumā. Makšķerēšana ir tā, kas man iet pie sirds. Protams, arī komunikācija ar cilvēkiem. Sveiki, mani sauc Erlēns Ēsaks, esmu uzņēmējs un Siguldas novada domes deputāts no Siguldas novada partijas. Varbūt es tā kā iepazīstināšanos noslēdzu, varbūt es tad arī uzdošu pirmo jautājumu, un man ir liels prieks par šodienas viesiem, un varbūt sākšu ar Māri. Jautājums tāds ir, kāpēc tu izlēmi pievienoties tieši mums un iesaistīties šajās vēlēšanās? Kāpēc vispār iesaistīties vēlēšanās? Pirmais, laikam, būtiskākais ir sajūta, ka Inčukalns varētu būt labāk pārstāvēts Siguldas novadā kā tādā. Protams, arī pieredze. Esmu uzrunāts vai arī ir ieteikuši draugi, ka vajadzētu, un ņemot vērā savu pieredzi gan kapitāla sabiedrības vadībā, gan pašvaldības darbā, tad uzskatu, ka varētu būt Siguldas novadam noderīgs. Pašvaldības darbā tev tā pieredze ir, tu esi bijis deputāts Inčukalnā. Jā, es esmu bijis Inčukalna deputāts, Inčukalna novada deputāts, jā. Un par kapitāla sabiedrībām tu teici, kādas kapitāla sabiedrības? Strādāju Vangara namsaimniekā 4 gadus par valdes priekšsēdētāju. Un tad pēdējā pieredze Salkrastu komunāla servisa vadītājs bija gadu. Šobrīd esmu atgriezies savā privātajā biznesā, atgriežos tā varētu teikt. Un kā jau iepriekš minēju, mazliet arī paplašinām savu darbību, dibinot vēl vienu uzņēmumu un mazliet citu virzienu. Kā jūs labi saprotat, šodienas tāda vietu sarga tēma būs mums Inčukalns. Tieši tāpēc šādi viesi. Inga, kāpēc tu piekriti un iesaisties? Pareizāk sakot, arī mani nedaudz satrauc tā mazā pārstāvniecība no pagastiem jaunajā novadā, Siguldas novadā. Un man tā kā liekas, ka mēs esam arī ļoti dažādi pagasti ar dažādām tradīcijām, un katra tā ir vērtība. Un lai mēs to nepazaudētu, man tā kā patiešām gribās, lai pašvaldībā būtu tādas jaunas asinis. Un es jau, protams, vairāk skatos uz Māri, jo viņš ir jauns cilvēks un ir laba deputātu pieredze viņam Inčukalna novadā. Es pati uzskatu, ka lēmēju varai no izpildvaras jābūt šķirtai. Labi, bet mēs dzirdam, ka ir vēlme, ir skaidrs mērķis, kāpēc, bet tā sajūta par to, ka ir par maz pārstāvēts, jo kāpēc jums tāda sajūta ir šobrīd?
Nu, es patiešām to jūtu, ka Inčukalna intereses kaut kur reizēm pazūd. Ir arī izdarītas labas lietas. Es tā visu nolikt uz nulles nevēlētos, bet es patiešām gribu, lai tās mūsu Inčukalna tradīcijas un vajadzības arī tā kā atspoguļotos gan budžetā, gan arī interesē no Siguldas novada. Kā Inga teica, tas jau vairāk tā kā, faktiski uz visiem pagastiem attiecās. Gan Maldu, gan Krimulu, gan Vēduru, viss, tā kā sasaitīts ir, tā sajūta ir tāda parādījusies. Jā, agrāk tāda nebija, bet mazliet tā kā liekas kaut kas pietrūkst. Lietusargs lielais Siguldas novads kā tāds ir. Un tagad gribētu zināt, tā Lietusargi tomēr ieraudzīt to dažādību un vienlaicīgi kopīgo. Tā varētu teikt citiem vārdiem. Jā, tieši tā. Mums ir vēl viena kopīga tēma. Mēs pirms tam runājām kultūra, mūzika, kultūra. Tā ir? Jā. Kā Inčukalna pagastā, ja tā var teikt? Kā tas ir, kā tas bija, kā jūs redzat to? Es domāju, ka mēs varam būt lepni ar tām tradīcijām, kas mums ir ļoti ilgadīgas, kā piemēram 54. dziesmu diena šovasar būs Inčukalnā. Un ka viņas priekšgalā ir viens cilvēks, kas arī, protams, ka viss ir atkarīgs no cilvēkiem. Laiks nav svarīgi, svarīgi ir cilvēki. Un lai mēs šīs tradīcijas varētu noturēt, jā, un Inčukalns vispār ir ļoti bagāts ar tradīcijām. Tie ir gan savi deju svētki, dziesmu diena, mums ir brīnišķīgs teātris, pūtēju orķestris, par veselu 3 deju kolektīvu, un vakar viens no tiem arī nosvinēja savu jubileju. Par to gan es esmu ļoti pateicīga Siguldas novadam, ir kaut kādas situācijas bijušas, un mēs esam tikuši pie kopienas centra, jo mums ir ļoti maziņš tautas nams. Un arī pie studijas, aušanas studijas, rokdarbas studijas Pūrs. Par kultūras dzīvi Inčukalnā var teikt tikai labāko. Ņemot vērā to, ka kultūras nama vadītāja ir aktīva, un arī pati tā kultūras dzīve Inčukalnā ir aktīva. Pat uzreiz atbildējuši, kāpēc neesmu Inčukalna pūtēju orķestrī, bet Madlienas Inčukalna pūtēju orķestris vienkārši ir jaunāks. Ja tur tiklīdz cilvēks sāk iemācīties spēlēt, tas ap 9. klasi notiek, viņi aiziet uz citiem orķestriem. Tāpēc viens no iemesliem, kāpēc spēlēju Madlienas orķestrī, jo tur tas kodols tomēr ir, konkurija, tā var teikt. Bet, jā, visu cieņu pasākumu saturīgi, vasarā tie paši dziesmu svētki, vienmēr cenšos apmeklēt ar. Varbūt par šiem gadiem ir kāda reize, kad nav sanācis, bet pamatā cenšos to darīt. Jā. Uzskatu, ka ļoti labā līmenī. Nedaudz provokācija no manas puses, un vienlaicīgi ir jautājums, kā tam vajadzētu būt, ja jums ir šāda vīzija par Inčukalnu, par katru pagasta atšķirīgo, vienlaicīgi kopīgo, vai atšķirīgais ir mūsu spēks, un vai mēs spējam tomēr vienoties arī kaut kādā kopīgā Siguldas novada to kopīgo krāsu, caur kultūru, caur cilvēkiem. Gan. Katram pagastam savas īpatnības, bet kopumā, protams, kopā. Bet vēlētos arī ļoti, ļoti saglabāt to, kas ir raksturīgs katrā vietā, katrā pagastā un arī katrā ciemā. Jo Inčukalnam ir arī daudz ciemu. Kuram katram atkal ir savas tradīcijas. Tās ir savas kopienas arī. Un tās nevajadzētu ignorēt. Un tajā dažādībā jau ir tas mūsu spēks. Tādās līdzīgās, poetiskās līdzībās varētu teikt, ja visas krāsas rudenī Siguldā būtu vienā krāsā, diez vai cilvēki braukt un skatītos tās krāsas un tās lapas. Šeit tomēr mums tiešām patīk tas, ka mēs esam tik dažādi, bet vienlaicīgi arī kopīgi. Tā ir. Erlēn, varbūt tev kāds jautājums? Man jautājums nebūs, es tikai varu pievienoties tam, kad mēs meklējam kandidātus tieši Inčukalnā. Kāpēc ar Inčukalnu kultūras dzīvi varētu būt viss kārtībā, jo vietējie cilvēki ļoti daudz ieteica tieši Ingu un ieteica arī Māri, tā kā
Es domāju, ka runājot par kultūru, šo lietu es atstātu tomēr speciālistiem. Un, ir lietas tāpat kā sociālajā jomā un dažādās, kad tie cilvēki, kas tur atrodas, tie zina labāk un tie ir izdarījis labāk. Un es šajās jomās varbūt tik dziļi nejaucos iekšā. Bet mums ir kopīga lieta uzņēmējdarbība. Mārs jau nedaudz pieminēja šo. Varbūt mēs varam paķidāt nedaudz šo jūsu sajūtas, kā tas šobrīd ir. Latvijā jau vispār salīdzinoši uzņēmējdarbība ir maza. Ja tā pasaules līmenī skatās, bet uzskatu, ka viens no maniem, kādreiz ir jautājuši, kāda ir dzīves sasnieguma man. Ja viens no maniem sasniegumiem ir tas, ka mans uzņēmums 2008. gadā dibināts, strādā vēl šobrīd. Faktiski tie cilvēki, kas tur strādā, savām ģimenēm maizīti nopelna. Un tas jau ir sasniegums tik daudz gadus noturēties kopumā. Tāpēc arī, protams, arī sirdī, ja tā uzņēmējdarbība ir tas, kas patīk. Vairāk gan nebūs īsti tā kā uzņēmējdarbības ir dažādas. Ja sirdī esmu ražotājs. Man liekas, ka vajag to pievienoto vērtību, kaut ko uzbūvējot, kaut ko uzražojot. Tur tajā brīdī ir tā īstā uzņēmējdarbība. Tas ir ļoti subjektīvi. Zinu, ka Ernsts nepiekritīs droši vien. Tieši nē. Tu domā par ražošanu? Jā, ražošana, tirdzniecība divas dažādas it kā, lietas, abas uzņēmējdarbības, principā. Protams, ražošana rada to pievienoto vērtību vairāk, nevis piekrīt. Tas ir tas, jā, bet atkal mans jaunais bizness ir atkal tirdzniecība. Ja, tas ir tās mazliet eksperiments, vai tas vecā skola kādreiz ir kaut kur bijusi, kad, nezinu, bet... Bet otrs stāsts, viens saražo, bet tavs saražotais ir arī jāpārdod. Līdz to tirdzniecību un ražošanu viņas arī ir tā. Tas gan, es jau vairāk no tās savas ražošanas puses, ja, ka mums tomēr pārstāvam tādu salīdzinoši nelielu nišu tirgus jau, un tad nevienmēr labos to, ja var izgrieziet, ja savus izstrādājumus vienmēr izdevies ir gadu gaitā pārdot pietiekami veiksmīgi un arī, izdzīvot, ja tā var teikt, nevienmēr labos laikos, ja arī visas krīzes ir pārvarēts kopumā, laikam jau uzņēmējdarbībā spēks. Kur es velku, jo es domāju, ka Inga tu teiksi, nē, tik brutāli nē, bet ražošana arī kultūrā notiek. Tādā pozitīvā ziņā, un arī tirdzniecība tieši tāpat notiek kultūrā. Un, lai cik liktos sākumā divas dažādas pasaules, kuras ir nesavienāmas, mēs kultūras cilvēki tieši tāpat pārstāvam ražošanu, varbūt ne tādā klasiskā produkta tādā definīcijā, bet tas arī ir tomēr produkts, kas ir nepieciešams cilvēkiem un kuru pērk. Un tur arī ir savi izaicinājumi, un tur arī ir jālielās ar tiem cilvēkiem, kuri gadu desmitiem to ir darījuši un darījuši pietiekami veiksmīgi. Un savukārt cilvēki to ir apliecinājuši, ka tas ir veiksmīgi, jo ir pirkuši to. Tā tas saucās. Viss jau ir saistīts, un, kā Ernsts arī teica, neviena ražošana bez tirdzniecības nepastāvēs. Ja vai nosektu visu, droši vien, ka nav tādu uzņēmumu, kurš to visu var izdarīt būtībā. Tad jau ir sadalīts tomēr pienākumi pa solīšiem, un katrs izdara sev. Un kopumā tad, pēc tam uz kultūras nav, ja? Ja savukārt, ja nebūs tā kultūra, atkal negribēsies iet ražot. Precīzi, jā. Un otrādā. Jā, tā ir atpūta arī. Un tas ir arī turisms. Mēs to Inčukalnā ļoti izjūtam, ka interese par mums ir ārkārtīgi liela. Vienīgi vajadzētu sastrukturizēt visus pakalpojumus, kas ir vajadzīgi arī turismam. Tās ir ēdināšanas, tās ir arī citas transporta lietas un arī, protams, objekti jāsakārto, kurus mēs vēlamies apskatīt. Arī varbūt pat mazliet privāti, ne tikai pašvaldības objekti. Ja citi novadi ir pastrādājuši tādu, tas gan vairāk Inčukalna novada iedzīvotājiem vai uzņēmējiem, ka viņi varētu būt turistiem pieejamāki. Tas neattiecās uz pašvaldību, manuprāt, pašvaldība jau to savu daļu, principā apgūst, ja tā varētu teikt. Privātais sektors varētu būt labāks. Labi, iesākt labu tēmu. Es gribētu, lai jūs arī pasakat kādas 3-4 teikumus par šo, par iniciatīvu, par kopienu iniciatīvu. Vai tam ir spēks, vai jūs redzat, vai
vai cilvēkam ir jārunā mūsdienās politikā vispār jāiesaistās, vai var kaut ko izdarīt? Ir jārunā, un ir nozara speciālisti, ir cilvēki zinoši starp mūsu iedzīvotājiem, novadniekiem, ja tā varētu teikt, kuri principiāli neiesaistās politikā. Bet, manuprāt, tā ir kļūda. Ir tas jādara, un tad arī attīstība būs. Ingi, tev viedoklis? Noteikti ir jāiesaistās, un kopienā ir milzīgs spēks, un arī dažādiem viedokļiem ir spēks. Tad ir tā milzīgā māksla starp uzklausīšanu un klausīšanos. Jo mums jau ne pirmajā sarunā, kurā mēs jau runājam, ka viens ir klausīties, bet otrs arī dzirdēt. Un nākamais tad jau ir salāgot šo te dažādību zem viena lietusarga, zem vairākiem lietusargiem. Jo ja mēs, manuprāt, mans viedoklis, ja mēs nespētu vienoties, visticamāk mēs šobrīd nerunātu vienā valodā, latviešu valodā. Mēs taču katrs esam dažādi, bet mēs spējam vienoties, ka šī valoda ir vērtīga, tā ir mūsu valoda un mēs tajā runājam. Brīnišķīgi. Cilvēki jau ir ļoti dažādi, un par katru notikumu, katru problēmu var būt ļoti dažādi viedokļi. Un varbūt jāļauj arī ieraudzīt to citu viedokli. Tāpēc ir tā politika faktiski arī tas galvenais uzdevums. Visus tos ļoti dažādos viedokļus, visu mūsu novadnieku salikt kopā un izvilkt labāko no tā visa novada labā. Tas ir tā, kā jāpiestrādā. Ja būtu visiem vienāds viedoklis, tad mums nebūtu nekāda attīstības. Tas gan ne diskusija, ne attīstības, jā. Ir, protams, brīnišķīgs vecs, bet brīnišķīgs teiciens, ja tu nenodarbojies ar politiku, politika nodarbojas ar tevi. Vismaz reizi 4 gados saņemties un aiziet nobalsot, es domāju, tas nav grūti un izdarīt savu izvēli. Pat ja tas prasa pieslēgties 1-2 nedēļas, par kuru tad no partijām ir tā tuvākā no tām partijām, manuprāt, tas nav tik sarežģīti. Tad arī nebūs perspektīvā pārmetumi. Tie, kas neiet bieži vien, esmu dzirdējis, ko tad jūs tur agrāk darat, un uz jautājumu, par ko tad balsojat, es neeju principiāli, apmēram tā. Tad arī rezultāts ir neiet. Jā. Tāpēc vajadzētu vismaz iet un nobalsot par tiem, kuriem uzskatām par pareiziem. Inga, tev viedoklis? Es domāju, ka cilvēki paliek arvien atbildīgāki un arvien vairāk iet uz vēlēšanām. Man atkal ir tāds viedoklis. Visādā ziņā runājot par pašvaldības vēlēšanām. Brīnišķīgi, teikšu jums paldies, esam iepazinušies. Mēģinot savilkt to visu kopā, mēs uzskatām, ka dažādībā ir spēks. Un šo dažādību ir iespējams apvienot arī zem viena lietusarga Siguldas novadā. Un ja dažbrīd liekas, ka kultūra no uzņēmēja darbības ir tik nenormāli tālu, tad patiesībā nemaz nē, jo tie esam mēs, Siguldas novada iedzīvotāji, kas to visu apvieno. Paldies jums! Paldies!